Labrīt visiem, jo cienījumā Petras kundze, jo cienījumā Kalnietes kundze, godātais Sprūda kungs un Gobiņa kungs, dārgie klātesošie. Kā jau Gaklaus kundze teica, tad man ir šodien uzdots jums, jāsaka tā, nolasīt referātu par tēmu, ko var skolotājs un ko var prezidents. Citiem vārdiem sakot, man tika uzdots tāds vasaras darbs, uzrakstu sacerējumu, atrod atšķirības starp skolotāju un prezidentu. Man jāsaka godīgi, es ilgi domāju un sapratu, ka man ir jālūdz arī mazliet palīdzība. Bet es esmu pieņēmis šo izaicinājumu un šobrīd mēģināšu ar jums dalīties šajās pārdomās un varbūt arī pašās beigās atbildēt uz kādu vienu vai diviem jautājumiem, ja vien tādi pēc viss tā vēl būs. Ar ko tad sāksim? Pirmkārt, prezidents ir viens, un skolotāji ir daudz. Iespējams, ka tas ir arī iemesls, kāpēc prezidenti neveido arotbiedrības. Otrkārt, prezidents bez skolotājiem nevar. Es nezinu nevienu gadījumu, kad par prezidentu kļūtu cilvēks, kas nebūtu mācījies pie kāda skolotāja. Tādēļ paldies tiešām jums visiem, paldies jums skolotājiem un atbalsta personālam, kas savulaik strādāja ar mani, un kas, protams, turpina arī tālāk skolot nākotnes prezidents un arī cilvēkus ar citiem mērķiem. Jāsaka, godīgi, skolotāji bez prezidenta var iztikt. Un skolotāji dzīvo un strādā. Skolotāji mierīgi var iztikt bez prezidenta. Bet, ja mani neviens nebūtu iemācījis lasīt un rakstīt, es šeit šodien nerunātu, pareizāk sakot, nelasītu. Treškārt. Latvijā valsts prezidents var būt prezidents, neilgāk kā 8 gadus pēc kārtas. Taču mums ir ļoti daudz skolotāju, kas strādā ne tikai 8, bet arī 28 vai pat 38 gadus. Līdz ar to var jums tikai vēlēt spēku un izturību, mācīt un galvenais mācīties un pilnveidoties pašiem. Un nekad nepaļauties uz to, ka risinājums ir pareizs, jo varbūt tas bija pareizs arī pirms 10 vai 20 vai 30 gadiem. Ceturtkārt, skolotājiem aktīvais darba laiks ir rudens, ziema, pavasaris. Savukārt es pagaidām prezidenta amatā esmu strādājis tikai vasarā. Jāsaka, gan manu priekšgājēju pieredze rāda, ka visticamāk darbs būs jāturpina arī ziemā. Un arī citās sezonās. Piektkārt, likumā nav noteikta kārtība, kā prezidents var pieteikt streiku. Skolotājiem šādas iespējas ir. Arī viena prezidenta pikets izskatītos visai amizanti, kamēr pedagoģu cīņa par labākiem darba apstākļiem sabiedrība saprot. Es nedomāju, ka cīnoties par savām un nākotnes skolotāju tiesībām, jūs kaut kā pieviltu savus skolēnus. Nē. Jebkurā darbā ir jāsaņem taisnīga samaksa un jābūt skaidriem un godīgiem spēles noteikumiem. Un runājiet skaļi ne tikai par samaksu, bet runājiet arī skaļi par izglītības saturu un kvalitāti. Par to, kādām jābūt vēstures stundām, veselības mācības stundām, matemātikas stundām, sporta nodarbībām. Es atvainojos, ka es neuzskaitīju pilnīgi visu skolas priekšmetu uzskaitījumu. Tas bija tikai ilustratīvi. Tā kā tie skolotāji, kas sevi nesadzirdēja, jūs arī esat tikpat svarīgi kā manis nosauktie. Jārunā arī par to, kas vajadzīgs, lai risinātu konflikts bērnu un arī kolēģu starpā, lai skola varētu būt drošības saliņa ikvienam. Pamatojiet, ko un kāpēc vajag un ko nekādā gadījumā. Pastāviet par savām interesēm un ne tikai sevis dēļ. Jo, ja jūs pastāvat par savām interesēm, jūs audzēkņi redz, ko nozīmē būt aktīvam. Lai viņi redz, cik grūti, bet svarīgi ir nākt kopā un cīnīties par labo. Sestkārt. Par prezidentu var kļūt sākot no 40 gadu vecuma. Skolotājiem šādi ierobežojumi nav. Taču jaunam skolotājiem tikko pēc augstskolas var nākties gadiem ilgi sev pierādīt citu kolēģu priekšā. Laikam jau patiesi pieņemts, ja inaugurēts esi ap 40 gadu vecumu. Tas ir varbūt dažreiz liekas enerģijas patēriņš un nevienam nevajadzīgs izraudāts asars. Tādēļ, dargie skolotāji, man, jums, jūsu bērniem, visiem bērniem, visai sabiedrībai
Vajag jaunus un motivētus skolotājus. Palīdziet iejusties saviem kolēģiem. Ļaujieties viņu idejām un pieņemiet viņu skatījumu arī tad, ja tas nesakrīt ar jūsējo. Jo laiki mainās, tā tas bijis vienmēr. Meklējiet kopīgo, nevis atšķirīgo. Tā darīšu arī es. Un tagad par 6 lietām, kas ir kopīgas prezidentam un skolotājiem. Kopīgā ir tik daudz, ka ir pat tādi gadījumi pasaules vēsturē, kad skolotāji kļuvuši par prezidentiem. Es vēl neesmu bijis skolotājs, bet laiks rādīs. Pirmā kopīgā iezīme bijušo prezidentu un bijušo skolotāju nav. Varbūt būsiet ievērojuši. Arī tie, kuri prezidenta pienākumus jau beiguši pildīt, pasākumos uzrunā par prezidentu kungu vai prezidents kundzi, tāpat ar skolotājiem. Arī tad, ja jau sen esat citos karjeras ceļos vai pelnīta atpūtā, jūs bijušie audzēkņi, jūs satiekot sauks skolotāji, nevis bijušais skolotāji. Otrkārt, gan prezidents, gan skolotājs ir piemērs. Tāpēc mēs nevaram atļauties smēķēt parkā, iet pāri ielai pie sarkanās gaismas vai lamāties pat tad, ja hokeja tiesnesis vai kā vakar basketbola tiesnesis tiesā par labu pretinieka komandai. Treškārt, gan prezidents, gan skolotājs, kurš savu darbu pilda tikai formāli un neieklausoties savas auditorijas viedoklī, augstu cieņu neiemanto. Pieņemu, ka tas mums varētu būt kopīgs arī ar mediķiem, pārdevējiem, zinātniekiem, ierēģiem, treneriem un citiem. Visi priecājas, ja katrs savu darbu dara no sirds, nemitīgi prātojot, kā to var izdarīt labāk. Ceturtkārt. Gan prezidents, gan skolotājs dažkārt nezin, kā rīkoties. Trūks metodisko materiālu. Bet skola 20-30 jau ieradusies klasē un kaut ko raksta uz tāfeles. Grūstot Padomju Savienībai, es mācījos skolā. Pēkšņi tai vēsturē, kas bija skola grāmatās, bija beidzies derīguma termiņš. Un īstā Latvijas vēsturi dažam bija mācīt ģimenē, cik nu varēja un kā nu varēja. Kā tagad atceros, kā vēstures skolotājs, bez nekādiem materiāliem stāstīja par Latviju, par okupāciju, par meliem un nodevību, un arī par tautas spēku. Bez nekādiem resursiem, tā laika mans vēstures skolotājs Zintars Koks, viss izstāstīja loģiski un saprotami, kā arī tobrīd notiekošā mūsu valsts brīvības atgūšana šķita pilnīgi loģiski un saprotami. Un literatūras stundas, ko vispār lasīt. Padomju autoru Latvijas nodevēja grāmatas mēs aizvērām, un bez jebkāda noteiktā, oficiāli apstiprinātā literatūras saraksta skolotāja Dzintra Janisela un skolotāja Liesma Kalve sāka mūs iepazīstināt ar latviešu, arī mūsējo dzeju un prózu. It kā nevienam nebija ne grāmatu, ne skaidras programmas, bet Aleksandrs Grīņš, Edvards Virs kļuva par mūsu rakstniekiem. No jauna tika atklāta Aleksandrs Čaks un Kārlis Skalbe. Mani skolotāji tika galā ar skolu 1988. Jums jātiek ar skolu 2030. Un es pasakošu līdz tam, lai tas tiešām notiktu raiti. Bez šaubām saturs un izpildījums ir jāuzlabo. Daudz, kas vienkārši nav saprotams. Protams, ka neziņa nav labs darbarīgs. Pārmaiņu laikā strādāt ir grūti. Atcerieties, ka jūs vēro jūsu skolēni. Viņiem jūs tagad parādāt, ko nozīmē piemērošanās, mācīšanās darbā, nepilnību kopīgu novēršanu. Tās ir prasmes, kas būs nepieciešams arī viņu tālākajās dzīvēs un karjerā. Un tas būs nepieciešams neatkarīgi no tā, vai tie topošie ķirurgi, youtuberi, programmētāji vai diriģenti. 5. kopīgā lieta. Līdz pat pēdējiem brīdim var nebūt skaidrs, kurš būs nākamais prezidents un kurš aizņems tukšās skolotāju vakances. Mācību gads praktiski sācies, bet dažviet vēl tiek meklēt skolotāju. Dažas nedēļas pirms prezidenta vēlēšanām bija tāpat. Un visu beidzot iedvesmu. Mēs varam iedvesmot cilvēkus gan ar skarbu vārdu, gan ar atbalstu. Mēs varam likt cilvēkam justies svarīgam un īpašam. Mēs varam virzīt ļaudis uz cēliem mērķiem, un mūsu atbalsta plecs kādam var būt izšķirošs. Tāpat izšķirošs var būt nepārdomāts, noniecinošs vārds vai nevērība. Tāpēc ne tikai ļaujiet,
bet mudiniet jauniešus sapņot arī tad, ja viņu mērķi šķiet nereāli. Vai gluži otrādi maznozīmīgi. Palīdzēsim mūsu līdzcilvēku sapņu pilis celt, jo bagāta un laimīga Latvija sastāv no daudzām mazām uzceltām sapņu pilīm. Ar šo es gribētu teikt lielu paldies jums par uzmanību, vēlēt tiešām veiksmīgu un radošu nākamo mācību gadu. Un, ja jums padomā vēl kāda prezidenta vai skolotāja atšķirība vai kopīgā iezīme, labprāt uzklausīšu un labprāt centīšos atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies jums! Paldies valsts prezidenta kungam, un šobrīd redzam, ka ir kāds jautājums. Lūdzu, tur zālē. Lūdzu. Esmu no Līvā pirmās vidusskolas, un es neesmu skolotāja. Tāpēc mans jautājums skanēs šādi. Kā man kā jaunietim, precīzāk mums visiem jauniešiem, ievest šito vērtību demokrātiju un atstāt to uz palikšanu? Tad man ir pretjautājums, ko jūs saprotat ar vērtību demokrātiju? Ir cilvēki, kas šo demokrātiju grib, un ir cilvēki, kas ir pret viņu. Un, piemēram, es persona, kas to grib virzīt uz priekšu, ir īpaši, piemēram, skolā vai sabiedrībā, kā es to varu darīt un atstāt to visu uz palikšanu. Es domāju, ka lielā mērā ar personīgo piemēru. Saprotiet, ja jūs gribat kaut ko panākt, un ja jūs vienu otro reizi esat mēģinājusi, varbūt pirmajā vai otrajā piegājienā jūsu priekšlikuma idejas netiek pieņemt, varbūt ir kaut kāda pretestība, un jūs turpināt uzstāt, ja jūs turpināt pārliecināt, ja jūs spējat pārliecināt, vai tā būtu jūsu skola vai darba vieta vai kāda cita vieta, savus līdzcilvēkus, ka tās pārmaiņas, varbūt tā jaunā sistēma vai cita veida klimats un kultūra skolā ir tas, kas noder visiem, tad visticamāk to pieņems, to sāks īstenot, un arī tad, kad jūs būsiet prom no skolas, tas paliks līdz nākamajai reizei, brīdim, kad varbūt nāks kāds cits un teiks, paldies, 20 gadus tas ir strādājis, tagad mums vajag kaut ko jaunu. Patiesību sakot, man liekas, ka šajā situācijā ir tā, ka laikiem mainoties, paudzēm mainoties, katram, protams, ir varbūt sava izpratne par to, kā vajadzētu labāk pārvaldīt skolu vai valsti, ko vajadzētu darīt savādāk. Un, protams, ka bieži vien tie, kas ir, man ieskaitot, bijuši 20, 30 gadus tajā vai citā sistēmā, domā, ko tie jaunie nāk un ko viņi te uzmācās, es zinu labāk, un kā tas ir bijis pēdējos 50 gadus, tā tam būs būt nākamos 50 gadus. Tā nav, ik pa brītiņam tas mainās, bet to var izdarīt tikai tad, ja jūs stingri iestājaties par savām idejām, mēģināt dialogu veidā pārliecināt pārējos, un tad jau rezultāts neizpaliks. Paldies par jautājumu, un arī nepārtraukt jūs redzat pēc brīža arī QR kodu. Ar to palīdzību var uzdot jautājumus, un ir vairāk jautājumu iesūtīti. Uzdošu jums vienu no tiem. Jūs pieminējāt arī savā runā vēstures skolotāja vārdu par vēstures mācīšanu. Arī ir kāds jautājums par to, kā jūs redzat, kas būtu jāmaina varbūt vēstures mācīšanā skolās, un vai vēsturei būtu jābūt obligātai kā mācību priekšmetam? Pirmām kārtām es gribētu teikt, ka vēsturei būtu jābūt atsevišķai. Sāksim ar to. Jo, diemžēl, laikam tā ir tā pirmā mācība, ko mēs esam guvuši no skola 2030, kur es esmu arī runājis gan ar izglītības un zinātnes ministri, gan apmeklējot, piemēram, Rujienas vidusskolu, tiekoties ar skolotājiem un arī skolēniem. Viņi visi bija tik laipni atnākt augustā līdz skolai, nesagaidot jaunā mācību gada sākumu. Pirmkārt, sāksim ar to. Un es domāju, ka tomēr ņemot vērā to, cik ir dinamiska gan mūsdienu pasaule, gan arī kā attīstās notikumi, mums ir jāzina mūsu vēsturi, lai neatkārtot kļūdas. Tas ir jāzina ne tikai lēmumu pieņēmējiem, tas ir jāzina arī sabiedrībai, un tas būtu viens.
Otra lieta, manuprāt, tomēr, ja mēs tiešām gribam audzināt Latvijas patriotus un priecāties par mūsu sportistiem, atcerieties, ka piemēram vakardien mūsu basketbola komandas panākums laikam bija otrs izcilākais pēc 1935. Gada, pēc mūsu sapņu komandas. Tad tai vēsturei ir jābūt arī obligātai. Bet šo pasakot, neaizmirstiet, ka es esmu tomēr absolvējis Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultāti. Esmu vēstures bakalaurs, un citu atbildi jūs no manis nesagaidīsiet. Paldies jums par atbildi. Vai būtu kāds jautājums vēl no zāles? No zāles šķiet pagaidām nav, bet ir vēl jautājumi. Ir jautājums par to, kā jūs varbūt redzat, kādi ir aktuālākie trūkumi skolās mācot par Eiropas Savienību? Mīļie cilvēki, ja domājaties, kas būs, ja jūs tagad sākšu mācīt par lietām, par kurām man nav nojēgas. Ko jūs gribētu, lai, piemēram, iemāca par Eiropas Savienību? Kas jūsu skatījumā būtu tas svarīgākais? Labi, es atbildēšu savādāk, nevis ko iemācīt, bet varbūt mazliet savādāk. Ziniet, kas man jau gadu gaitā mazliet ir satraucis. Un es esmu ticies, arī pateicoties Eiropas kustībai Latvijā, ik pa brītiņam arī ar jums dažādā formātā, dažādos laika posmos, kā ārlietu ministrs. Mani uztrauc tas, ka mēs vienkāršas lietas, un te nu lai man piedod Eiropas birokrātiem, Petrs kundze, labāk neklausieties, ko es tālāk teikšu, bet saprotiet, mēs neprotam cilvēcīgi izskaidrot vienkāršas lietas. Mēs mēģinām kaut kā, varbūt tas skan ļoti precīzi un pareizi no tādas birokrātiskas valodas, mēs mēģinām kaut kā to visu skaidrot, vienalga, vai tie būtu skolēni, vai tā būtu plašāka sabiedrība, beigās sapinamies, un cilvēkiem vienkārši ir garlaicīgi, un skolēniem ir garlaicīgi. Kā maksimāli, teiksim, nerunāt par lietām birokratizētā valodā, kā mēģināt varbūt uz kaut vai vietējās kopienas pašvaldības piemēru skaidrot dažādas lietas, viss būs kārtībā, Kalnietes kundze. Nav tik slikti. Pēc tam Kalnietes kundze man oponēs noteikti, bet es jau būšu prom. Tas būtu viens, jo saprotiet, it kā ļoti gribās būt moderniem, bet man dažreiz, piemēram, ausī griež tāds ļoti moderns jēdziens kā cilvēka kapitāls. Ir vai nu cilvēks, vai nu ir kapitāls. Un mēģināt tādas lietas sākt attīstīt, es nezinu, es domāju, mums ir jābūt visiem daudz vienkāršākiem savās runās, un, protams, grēko ministri, grēko deputāti, grēko prezidenti. Mīļie skolotāji, centieties negrēkot. Paldies valsts prezidenta kungam.